Tā smalkā pasaule, viņai ir blakām. Un tu viņu var redzēt ar acu kaktiņu. Labdien, mans vārds ir Sintija Danse, bet bieži mani dēvē par Šantiju. Šis ir podkāsts Astrālās sarunas, kurā tu dzirdēsi dažādu garīgo prakšu vadītājus, cilvēkus, kuri jau daudzus gadus dzīvo un strādā ar savas apziņas attīstīšanu un vibrācijas celšanu, un tos, kuri ļoti aktīvi meklē savu garīgo ceļu un dara to gan šeit Latvijā, gan braukājot pa pasauli – Indija, Balī, Dienvidamerika un citur. Mans mērķis ir izzināt un izpētīt, kas tad īsti notiek ezotēriskajā pasaulē un par ko runā un domā cilvēki, kas sauc sevi par dziedniekiem, mistiķiem, meditāciju un dažādu citu prakšu vadītājiem. Sveiki! Šodien pie manis ciemos ir Mārcis Trautmanis. Mārcis ir jogas skolotājs. Es viņu iepazinu arī kā tantrisko prakšu citu skolotāju asistentu. Un Mārcis ļoti daudz strādā ar uzturu, palīdz arī citiem un visvairāk jau droši vien sev. Sveiks, Mārcis! Čau, Sintija! Jā. Prieks būt pie tevis studijā. Prieks tevi redzēt, un tad mēs varētu varbūt sākt to mūsu sarunu ar to, kā tu vispār sāki interesēties par ezotēriskām tēmām, jo man ir putniņi pačivinājuši, ka tev agrāk ir bijusi pavisam cita veida tāds dzīvesveids, un tad vienā brīdī diezgan krasi tu nomainīji to visu. Starp citu, tas, ko es savā galvā iedomājos uzreiz, man uzreiz nāk mūks, kas pārdeva savu Ferrari. Un man tāds laikam līdz tādiem cipariem ar tik daudz nulēm es neesmu aizgājis. Šitas bija labs. Tu zini, kad ir tā, kad šobrīd, ja mēs tā varam pāris vārdos, tad tas, ko es daru šobrīd, lai cilvēkiem ir skaidrs, par ko vispār būs mūsu sarunas, un mums būs vairākas epizodes, ja es pareizi sapratu no tevis. Jā, mēs esam vienojušies ar Mārci tikai vairāk kā vienu reizi, jo tā stāstāmā ir gana daudz un gana interesanta. Tad principā, tas mans šobrīdējais virziens, kurā es strādāju, ir es palīdzu cilvēkiem atgriezties pie savas veselības, un man tas uzstādījums ir tas, principā, mēs varētu saukt to, tā ir tā kā tāda naturālā higiēna, kas sevi ietver pareizu dzīves bioritmu, ēšanu, fiziskos vingrinājumus un uztver par dzīvi. Es sev negribētu dēvēt par kaut kādu coachu vai vēl kaut ko, tāpēc, ka man tas vārds vien jau, ja tu man saproti, bet tas, ko es daru, es konsultēju cilvēkus visās šīs jomās, kurās tad arī ietilpst ēšana, jogas vingrinājumi, arī fiziskās sporta aktivitātes, ne tikai joga, bet darbs ar visu ķermeni, tāpēc, ka cilvēkam ir jādara kaut kas arī vēl papildus, ja viņš grib dzīvot pilnvērtīgu un foršu dzīvi. Un arī iespējams kaut kādas enerģētiskās prakses, kas arī saistās ar elpošanām. Un papildus es esmu arī slēpošanas gids un instruktors Alpos ziemas laikā. Tā kā, tāds tas lielais raksturojums par to, ko es daru šobrīd. Un tev bija taisnība par to, ka tu teici, ka man tas dzīvesveids pirms tam ir bijis diezgan citādāks, jo līdz 2010. gadam, līdz 2009. 10. Es sekoju standartā klasiskai. Es īstenībā diezgan daudz visu, kur es pieminu, es minu amerikāņu modeli, jo viss vaiprāts nāk no Amerikas pa lielam īstenībā. Un klasiskajam dzīvesveidam, kad vidusskola, augstskola, darbs, lieli amati, nosacīti mērķi uz labu dzīvokli, labu auto,
pensiju fondu uzkrājumi un vispārējais. Un tas, principā, man beidzās 2009. Gadā ar 2 augstākajām izglītībām. Kā jau mēs te iepriekš ar tevi runājām, blondīni pie sāniem, mazu sunīti, lielu džipu, nopietnu eksporta direktora amatu un 3 gadus no vietas katru dienu alkohola lietošanu. Katru dienu? Nu, praktiski jā, jo tad, kad tev nav sapratni par kaut kādām spirituālajām, izotēriskajām praksēm, tad alkohols jau ir šī cilvēks lielākā problēma, jo viņš rada viltus, let's say, teiksim, viltus sajūtu par to, ka viss ir labi, vai arī gan jau, kad būs labi. Bet tev bija šī sajūta tiešām, jo es jau arī agrāk biju lietojusi alkoholu un es neinteresējos par nekādām praksēm, bet man arī, es neatceros, ka man būtu bijis labi. Es viņu lietoju tāpēc, ka pārējie lietoja, tāpēc, ka, ko darīs citu, bet man nebija tā, ka es baigi jutos labi no tā. Man nebija. Tur ir daudz, tas jau ir saistīts ar to, ar nervu sistēmas darbību, principā, pa lielam, jo realitāte ir tā, ka tad, kad tu iedzer alkoholu, mums ir tā saucamais front lobe. Es nezinu, kā ir latviski pareizi. Es izmantoju daudz anglicismu, tāpēc, ka es klausos daudz neuroscientists, teiksim, zinātniekus, kas pēta šīs lietas, lai spētu arī to pastāstīt citiem cilvēkiem. Un viņš alkohols atslēdz noteiktu segmentu smadzenēs, kas atbild par satraukumiem, par loģisku lēmumu pieņemšanu un tā tālāk. Un līdz ar to, ko līdz tu dabūji to pirmo dozu, kā man stāstījuši ir alkoholiķi, kad viss noslēpums ir pirmajos 50 gramos īstenībā. Tad vienkārši iestājās, tev tā kā atlaiž, tā kā iestājās tāds, diena no sērijas ir beigusies, un tu atslēdz tās domas no office, respektīvi tev sanāk atslēgties, tu nedomā vairs par tām lietām. Un tad, kad tev ir ļoti stresains darbs, tad tev ir opcijas. Viena no opcijām ir alkohols, otra no opcijām ir kaut kā savādāk, 3. ir sports, 4. ir meditācija, NT varianti ir instrumenti, kā tu vari strādāt, bet tad, kad tu neko nezini un nesaproti, tu jau izmanto to, kas tev ir vienīgais dots pa lielam, ko tu esi iepazinis. Jo es vēl atceros, tanī laikā man tā brīža draudzene, viņa man teica, pasēžam, pameditējam un tā, un es teicu, pilnīgs sviests, un es nevarēšu nosēdēt, es sākšu smieties, un es kā tagad atceros vēl, kaut kāds 2008. 2009. gads bija. Lūk, jā, un tad, principā, viss mans dzīves setups mainījās tanī mirklī, kad iestājās krīze. Es sakrāmēju čemodānus. Domāju, tāda finansiālā krīze, 8. gada krīze? Jā, tad, kad mans eksports bija saistīts arī ar celtniecību, mēs eksportējām daudz uz Skandināviju. Un tādā brīdī viss apstājās, viss nobruka, arī kaut kādas attiecību lietas, un es sapratu to, ka es gribu mācīties spāņu valodu, lai es būtu konkrēti spējīgāks tirgū, jo tad man nebija vēl domas vispār ne par ko citu, man bija domas tikai, ka tam visam jāturpinās, jo vienīgās lielās bailes manā dzīvē bija palikt bez darba un nemaksāt nodokļus. Tās bija... Bet vēlreiz kādā jomā tu? Es strādāju eksportā, mēs ražojām tehniskas lietas un piegādājām uz Skandināviju. Bet tieši tavs uzdevums bija? Eksports, respektīvi es tirgoju ārvalstu partneriem. Es biju atbildīgs par projektiem. Tur bija apgrozījums ap 11 miljoniem, laikam, toreiz. Lūk, un es sapratu, ja es gribu būt konkurēt spējīgāks darba tirgu, man vajadzētu iemācīties vēl vienu valodu, jo tad jau es standartā runāju latviski, krieviski, angliski, un es sapratu, ka man gribās spāņu valodu. Bet kāpēc spāņu, nevis kādu no Skandināvu? Tāpēc, ka spāņu viņi ir otrā, ja mēs ņemam runājošo, teiksim tā, saskaitam kopā kontinentus, cik kontinentos runā, cik lielā pasaules daļā, tad viņi ir otrā aiz angļu valodas. Ķīnieši ir daudzumziņā, bet viņi ir ieslēgti vienā teritorijā. Nākamā ir spāņu valoda. Un līdz ar to tad uz to krita arī izvēle. Man bija opcijas vai nu Spānija Ibiza, jo tur bija arī kaut kāda paziņas, vai nu Meksika.
un parēķinot naudas visas kopā, cik izmaksātu tur un tur, lētāk pat sanāca Meksikā, un kāpēc neaizbraukt uz eksotisku valsti. Ja tas plāns jau bija sākumā tur kaut kādi 3 mēneši pamācīties, un tad kā atgriezties un skatīties. Bet tas viss beidzās ar to, ka es iestrēgu tur uz gadu, jo es dzīvoju otrā pusē pie Atlantijas okeāna un arī paceļojot, bet tas viss finansiāli, teiksim, man bija labas iespējas neko nedarīt, jo es biju sakārtojis finansiālos jautājumus tā, ka es to varēju, un otrkārt tur tā dzīve nav tik dārga, tur pilnīgi cits cenu līmenis visam ir. Un pēc gada mani paņēma darbā mūsu vietējā kompānija Saftehnika, un es strādāju pie viņiem pusgadu kā viņa pārstāvis. Bet kur tu to garīgumu tajā visā atradi? Mēs līdz tam esam nonākuši tagad jau lēnā garā. Es vienkārši pārsādos cilvēkiem izstāstu to savu pre-storiju. Un tad es sāku strādāt pie šī te uzņēmuma, un man headquarters, respektīvi tā galvenā atrašanās vieta, bāze bija Mexico City, pašā Meksikas galvaspilsētā ar 30 miljoniem iedzīvotāju, un tikai esot tur reāli saprotu tos apjomus un vispār, kas notiek. Ja. Un tad šī te pilsētā neloģisku vai neloģisku apsvērumu rezultātā, spiedienu rezultātā vai kaut kādu notikumu rezultātā es pārstāju ēst gaļu, pārstāju smēķēt, un aizgāju savu pirmo jogas nodarbību. Kas bija? Tu kā pats beidz ēst? Vai? Jā, es vienkārši sapratu, kad ir jābeidz, jo tur gāja tako uz urā, un tur govju vaigi, govju pieres, un Argentīnas steiki, un sarkanvīns ar partneriem. Bet cik cilvēki dzīvo tā visu mūžu un nenonāk pie tāds? Kaut kas notika, un tad es sapratu, kad smēķējot kopā ar alkoholu lietošanu, nākamā dienā ir daudz sliktāk nekā nesmēķojot, un principā gaļa un alkohols aizgāja jau kaut kādā decembrī. Nē, ne gaļa un alkohols, bet gaļa un cigaretes. Un tad novembrī, bet janvārī es sāku iet uz jogas nodarbībām. Uz Bikram jogu, tur bija 30 dienu izaicinājums karstumā, kur tu pildi noteiktu pozu secību 1,5 stundu. Tā, ka tev drēbes var izžmiegt pēc tam, jo principā, tur ir tāda ne saunas temperatūra, bet 40 kapēkām grādi. Lūk, un tā sākās man jogas piedzīvojumi. Pēc tam es sapratu to, kad tomēr laikam šis te jogas veids nebūs īstais, jo kaut kas tur nav labi, tāpēc, kad pirmkārt tur nav adekvātas temperatūras, kādā cilvēki parasti uzturās, dzīvo un vingro, jo tikai tagad pēc jau rēķina 14 gadu pieredzes visā šī sfērā es sapratu to, ka jārā ir karstums, nekāds intensīvs prakses tu nedrīksti cilvēkiem dot, jo principā var nopietnas problēmas būt ar sirdi nesagatavotām cilvēciskām būtnēm, un tad var arī starp citu notikt ļoti daudz tā teikt detoksikācijas pasākumu. Ko es ar to gribu teikt, kad ir bijuši gadījumi, kad, ja pieņemsim, cilvēki ir lietojuši narkotikas vai kaut kādas citas substances. Šis visas vielas, ja viņas nav izskalojušās no organisma, viņas saglabājās starpšūnu šķidrumā, organismā, muskuļos, audos un tā tālāk. Un šeit karstuma rezultātā viņas nokļūst atpakaļ asinsritē. Un principā cilvēks sāk pārdzīvot tieši tos pašus efektus, ko narkotisko vielu iespējā viņas lietojot entos gadus atpakaļ. Un tas arī notiek, pieņemsim, šādas lietas var notikt arī tad, kad cilvēks tīrās uz augļiem un tā tālāk. Labi, tas ir tā cita tēma jau. Bet par to tad vēlāk. Bet par to Bikram jogu vienkārši, interesanti, ka tu to tā stāsti arī, jo es par to Bikram jogu neko daudz neesmu tā interesējusies. Izņemot to, ka es Netflixā redzējusi filmu, kas, tur var spriest, cik tur īstenības un cik nav, protams. Bet es tādā savā galvā prātā izdomājusi biju, ka varbūt tā Bikram joga un tas karstums ir tāpēc, ka tā joga no Indijas, un tur jau diezgan karsts, jā, vasarā tur tie 40 grādi pilnīgi mierīgi var būt.
Un es domāju, varbūt tāpēc viņiem tur to siltumu var būt, cik es zinu, tad es pēc tam baigi neskatījos un nemeklēju to informāciju, cik es vienkārši esmu dzirdējis par to, kad viņi tika izdomāti, kad puisis vienkārši telpā vingroja, kur bija laikam vaļā karstā gaisa ventilācijas truba vai kaut kas tam līdzīgs, un principā saprata, ka to var pārdot, un tas viss jau atkal ir aizgājis no Amerikas, kā principā visas šīs lielās kustības, visas šīs milzīgais mārketings, visas šie te jogas veidi, kas īstenībā ir vienkārši cilvēki izdomāti, pašu salikti kaut kādu vingrojumu kompleksi, kas ir, es gribētu teikt, vienkārši paņemtas kaut kādas pozas, saliktas noteiktā secībā, nomarketēts un pārdots kā produkts. Ja? Un tieši tas pats arī ir Bikram joga. Bikram joga, aštanga joga, kas mums tagad tur vēl ir visādas viņjāsas un tā tālāk. Tas viss ir vienkārši cilvēku izdomājums, lai principā pelnītu naudu. Jo realitātē ir jāsaprot tas, ka visās vecajās grāmatās, ko mēs arī nezinām, cik viņas ir patiesas un cik viņas ir vecas, cik viņas nav vecas, ja? Tad ir milzīgs kopums šo te pozu. Ja es tagad nemaldos, tad Šiva bija devis, Šiva ir viens no Indijas galvenajiem dieviem, ja? Tad principā vai nu bija 720 tūkstoši vai 7,200,000 šo te iespējamo pozu variāciju. Un tad cilvēki ir paņēmuši 200-300, salikuši noteiktās secībās, izveidojuši noteiktus kaut kādus treniņus un nosaukuši to dažādos vārdos, un tie ir jogas stili, jo realitātē tāda jogas stila viena nav, ir vienkārši hatha joga, vienkārši jogas vingrinājumi, un tas arī viss, un katrs pasniedzējs no tā, cik viņš ir izglītots un saprast spējīgs, tad viņš arī veido šīs te savas secības. Un realitātē, ja mēs tā paņemam un papētam jogas vēsturi, tad realitātē, kas ir jogas pasniedzējs, tas nav cilvēks, kas tagad iet un viņu priekšā stāv 30 cilvēku, un viņš tagad visiem saka, tagad visi dara to, vai visi dara šito. Nē. Jogas pasniedzējs ir principā kā ārsts, pie kur atnāk cilvēks, un viņam saka, kur man ir šī te problēma. Un jogas pasniedzējs pirmkārt ar vingrinājumu palīdzību, ar elpošanas palīdzību, šo te cilvēku arī ārstē. Viņš nāk pie viņu uz regulārām sesijām, pilda noteikts vingrinājumus, jo principā jogas vingrinājumi, katrs jogas vingrinājums, viņš strādā ar iekšējiem orgāniem un ar endokrāno sistēmu. Respektīvi, stāvot uz pleciem, jūs saspiežat vairāk dziedzeri, respektīvi, jūs aktivizējat viņu darbību pēc tam. Visi šķidrumi no kājām notek lejā ķermenī, ja, tad limfiskās sistēmas attece, asinsrites, cirkulācija. Pieņemsim, sagriežoties sagriezienā, jūs saspiežat nieres, virsnieru dziedzerus, zārnas, un šādi te saspiežot, atbrīvojot, jūs kustinat un veicinat visu šķidrumu pieplūdu un atplūdu orgāniem, jo orgāni ir kā švamma, viņi ir kā švamma struktūra. Un, respektīvi, saspiežot orgānu, jūs izspiežat visus šķidrumus, gan limfu, gan asins, un šo te orgānu pēc tam atbrīvojot, viņš sevī savēl kakal attīrīto no citām ķermeņa daļām. Vai mēs varam bišķi par daudz tur to saspiešanu uztaisīt? Principā piekšēji orgāni, viņi ir tā veidot, ka tu pārspiest viņus nevar, bet tad tur jābūt kaut kādai baigie problēmai. Bet jebkurā gadījumā, parasti nekas nenotiek bez sāpēm. ja cilvēks jūt, ka viņam sāp, nevajadzētu kā vairāk kaut ko darīt. Ja arī tev kāds saka, ja es esmu redzējis teacher treniņus, kur apmāca jogas pasniedzējs, kur arī pasniedzējs principā izrauj roku no locītavas arī, no pleca locītavas ārā, tāpēc, ka nesaprot, ko viņš dara. Jā, un es esmu redzējis, kā ceļus sačakarē cilvēkiem ļoti daudz ko. Mēs sākām vienkārši pie tās Bikram jogas pieskārāmies, bet vai joga bija tā, kas sāka modināt tevī to interesi par garīgo pasauli? Jā, jo principā tas, kas notika, un kā es arī to redzu šobrīd, principā mans skatījums, kad viena no
viena no pāris lietām, ko dod jogas nodarbība un kāpēc cilvēkiem ar jogu vajadzētu nodarboties, ir tas, ka šī mirklī, kad jums ir šavasana pēc jogas nodarbības, šeit es gribētu uzsvērt, ka jogas nodarbībai ir jābūt vismaz 1,5 stundu vai 2 stundas, lai šavasana ir vismaz 10 minūtes. Šavasana, tā ir tā gulēšana. Tā ir gulēšana beigās, kas ir īstenībā vissarežģītākā poza, ja? Jo, ja nav tas arī atkarīgs no cilvēka emocionālā stāvokļa, ar kādu viņš ir atnācis uz nodarbību, kas viņam dzīvē notiek un tā tālāk. Un ir cilvēki, kas arī šī mirklī nevar atslābt un guļ ar atvērtām acīm. Tādi gadījumi arī ir. Jo ir arī tādi gadri, kas pat telefonu ņem līdzi jogas nodarbību, sevišķi Amerikā, kas, protams, ir pilnīgs absurds. Taču viens no galvenajiem mērķiem jogas nodarbībai ir atslēgt cilvēku prātu. Respektīvi, ko tas nozīmē? Sanskritā tas bija yoga čita vritti nirodhā, kas nozīmē to apturēt, to stop the mind waves, tātad apturēt prāta viļņošanos. Un šī šavasana ir stāvoklis, kurā arī šī prāta viļņošanās, respektīvi domas, tiek arī apstādināts. Un tad, kad tiek apstādināts domas, tad cilvēks vispār var arī nonākt klusumā, un klusums, un mans uzskats īstenībā ir tāds, un tas nav tikai mans, kad klusumā ir atbildes pilnīgi uz visu, un mēs nesaprotam, kur iet un ko darīt, tāpēc mūsos ir pārāk liels troksnis, jo viss ir cēlies no tumsas. Un kad bija tā tava pirmā reize klusumā? Jā, lūk, un tad šinīs te mirkļos pēc šīm te jogas nodarbībām, bet ne pēc bikrama. Ja, bet tad, kad jau es sāku iet uz parastām jogas nodarbībām. Kas tās par parastām? Jo Latvijā parasti ir kaut kāda joga, reti, kad ir parastā joga. Redz, tas topiks ir diezgan plašs, bet mēģināsim. Angliski tās labs teiciens in the nutshell. Ja? Gliemeža vāciņā. Ja? Tad ir tā, ka tas līmenis visā pasaulē ir ļoti, ļoti, ļoti zems. Tāpēc, kad tā sistēma, vislielākā pasaules organizācija, kas izsniedz certifikāts jogas pasniedzējiem, viņi piedāvā minimālos kursus, kas ir mēnesi, kas ir 200 stundas, saucās Yoga Alliance, un šīs kursos principā iemāca tieši neko. Šīs kursos varētu iemācīt, es to varētu nosaukt par to, vismaz, lai cilvēkam būtu sapratni, kas vispār tas tāds ir. Ja? Nevis, lai viņš spētu kādam tālāk to pasniegt. Jo, lai kādam spētu tālāk to pasniegt, ir tiešām pašam ļoti daudz pirms tam jāpraktizē un jābūt pie cilvēkiem, kas reāli saprot gan no anatomijas, gan no fizioloģijas, gan no pranajams tās saucamās elpošanas, un kas spēj tālāk šīs zināšanas nodot. Un šādi cilvēki... Ko? Tur nemāca to anatomiju? To māca, bet tas ir tā kā aptuveni bērnu dārzā. Tas ir kā 6-gadniekam mācīt to, kā strādā skeletālie muskuļi. Ja tev iedod tur, tās ir pāris kaut kādas anatomijas stundas, un tas, ko viņi pasaka, ir, ja kādam kaut kas sāp, tad vispār neieciklēties, pasakat, ka jūs neesat fizioterapeits, un lai paši tiek galā, principā, un tā tālāk, bet tur ir jāsaprot, vai tu cilvēku drīksti liekt vai nedrīksti liekt. Pieņemsim, ja cilvēkam ir problēmas ar jostas daļu, ja, ar lumbāro, ar skriemeļiem. Principā sēdus taisīt noliecienus uz priekšu ir ļoti, ļoti bīstams pasākums. Ja. Protams, tur tad ir jāsēžās uz kaut kā augstāk, jāskatās, cik ir iestiepti harmstringi, respektīvi kāja aizmugurējās daļas. Bet principā šī gadījumā visdrošākie noliecieni uz priekšu ir stāvošie. Jo problēma ir tā, ka tad, kad tu sēdi, un tev ir problēma, pārsvarā visiem ir problēma ar starpskrējumu diskiem. Un tad, kad tu sēdi, tev gravitācija vēl kopā, viņi spiež kopā skriemeļus. Un ja tu liecies vēl uz priekšu, tas nozīmē to, ka diski saspiežās un spiež skriemeli uz āru, uz aizmuguri. Jo gravitācija vēl spiež diskus kopā, un ja jau tev ir kaut kāda trūce vai pieņemsim protrūzija mazliet, tas nozīmē to, ja cilvēks nemāk sākumā izstiept mugurkaulu un tad noliekties, bet viņš šīs te gravitācijas saspiešanas rezultātā vēl vienkārši, es atvainojos pa izteicienu, tupa liecās uz priekšu un viņu no aizmugurs vēl paspiež, tad disks ir ārā, vai vēl vairāk iznāk. Bet ja tu stāvi, un tu liecies uz priekšu, tad gravitācija izstiepi mugurkaulu.
automātiski. Tāpēc, ka tu liecies uz priekšu ar galvu uz leju, un mugurkauls tiek izstiepts. Tā ir tā saucamā trakcija. Un tad tu vari jau liekties uz priekšu, jo uz starpskriemeru diskiem vairs nav tādas slodzes, un to disku nevar tā izstiept. Nu labi, mēs tagad tā ļoti tādā fiziskā skaidrojumā iegājām. Braucam tālāk. Kur tu atradi tur to garīgumu? Nu, tas garīgums sākās tajā brīdī, kad šī šavasanā es saprotu to, kad man sāk nākt atbildes uz jautājumiem. Kaut kādiem. Un man sāk nākt kaut kādas vīzijas. Un es saprotu par to, un es sāku saprast to, cik es bezjēdzīgi dzīvoju. Bet kā tu saprati, ka tās ir vīzijas? Jo citi jau arī visu kaut ko redz, bet norakst to, ka tā ir mana fantāzija, vai tas bija tāds sapnītis. Kā tu atšķiri? Tāpēc, ka tas notiek regulāri pēc katras nodarbības. Un es saprotu to, kad kaut kas tur ir. Nu, un tad tu sāc lēnām to pētīt. Un tu redzi, ka pēc katras nodarbības tas ir vairāk, un tu sāc sekot tā informācijai, kas notiek, kas tev nāk, ja, tenīs klusuma brīžos. Un arī pēc jogas iestājās pilnīgi miers galva. Tu pieņemsim uz lietām, tu skaties, tu uz viņām nereaģēji vairāk. Jautājums ir, cik ātri tev pēc tam atmet atpakaļ. Ja tā ir vecajā paternā, kas bija pirms nodarbības. Jo pārējā video nav mainījusies. Nu, exactly. Jā. Bet, kā man teica viena arī laba paziņa, viņa saka, tu izēji uz Valdemāru, realitātes jau nav citas. Vienkārši Valdemāra iela ir Valdemāra iela un mašīnas brauc pa Valdemāra ielu jebkurā gadījumā. Bet jautājums ir, kādā mindsetā tu atrodies, kā tu to skaties. Vai tev tas satrauc, vai tev tas nesatrauc, vai tev ir pilnīgi vienalga, vai tu bišķiņ satraucies, vai tu ievēro mašīnas, vai tu viņas neievēro, vai tu ievēro kaut ko citu. Un tev var būt dažādi apziņas līmeņi, esot vienā un tādā pašā vietā, un tur arī mēs visi atšķiramies. Jo realitāte viņi ir Valdemāra iela. Jautājums, kādā apziņas līmenī tu tur esi, un runa nav par to, ka viens apziņas līmenis ir augstāks vai zemāks. Man patīk teikt, ka tas viss vienmēr ir paralēli. Vienkārši tā vibrācija ir augstāka vai zemāka. Citādāka. Ja, definēsim. Lai nebūtu tā, ka viena ir augstāka, otra ir zemāka. Ja? Bet, redzi, te ir tāds arī trikī variants, jo ja mēs ņemam skaņu frekvences arī ir augstās un zemās frekvences. Jā, bet viņas nav sliktākas. Viņas nav sliktākas vai nav labākas. Vienkārši viens ir augstās frekvences un viens ir zemās frekvences. Zemās frekvences skan dobjāk, augstās frekvences skan smalkāk, un tad, kad viņas aiziet jau ļoti, ļoti smalks, tu viņas jau vairs nedzirdi. Cilvēka ausī viņas jau vairs nav uztverams. Un tieši tāpat tās ir ar apziņu līmeņi, ar apziņas līmeni. Tieši tāpat frekvence ir jebkam, arī tai skaitā ēdienam. Jā, tieši tāpēc šī tēma iet kopā ar šo garīgumu pasākumu. Nu, lūk, un tad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, nodzīvoju un sāku meklēt nodarbības Latvijā un iepazinos ar tādu fantastisku cilvēku, kurš ir mans pirmais jogas guru, varētu tā teikt, bet mans jogas tēvs, es viņu devēju par savu jogas tēvu, vārdā Adžits Sinks, Adžits Lauva, ja. Un viņš ir tas onkulis, ko jūs redzat, kas brauc Rīgā mīnus grādos un arī tagad rudenī sarkanos šortos uz riteņa pliks. Ir tikai šorti un krēlis ap kaklu. Es neesmu pamanījis, bet es tagad noteikti mēģināšu. Tiešām nesievērojis, ne? Zigā, es tik daudz par to Rīgu nestaigāju. Bet, ļoti slavena personība. Agrāk bija arī bija turku kafēnītes, viņš bija ļoti bieži viesis tur un tā tālāk. Nu, lūk, un fantastisks cilvēks, kas man ir bijis tādā tēva vietā, gan psiholoģiskā ziņā vairākus gadus, jo es esmu audzis bez tēva, un filozofiskā ziņā. Ja, nevis vairāk par fizisko požu praksi, jo tur man ir citi skolotāji. Tāpēc, kad Adžitam ir sava pieeja tam visam, kur es ar esošo pieredzi šobrīd baigi neatbalstu. Bet tajā brīdī man tas bija ok, jo tas man vispār bija pats sākums, un es pilnīgi neko nesapratu. Tagad man ir vienkārši daudz vairāk informācijas. Nu, lūk, un viņš man sāka stāstīt par Indijas lietām, par svētajiem, par garīgumu, par to, par šito. Un principā
tas, kur man sākās tā reālā saskarsme ar tā saucamo smalko pasauli, kas nav redzama, kad tu vienkārši attaisi acis un skaties uz sienu, ja, jo tur ir tikai balta siena. Bet kā viņš man stāstīja un kā es esmu ļoti daudz kur dzirdējis, tad tā smalkā pasaule, viņa ir blakām. Un tu viņu var redzēt ar acu kaktiņu, ja, ka kaut kas kaut kur notiek. Un es atceros gadiem, kad es dzīvoju pie sevis dzīvoklī, un es biju bijis vienā šamanistiskajā braucienā. Tā ir laikam tēma, ko tev gribēsies pakustināt, kas tur notiek. Ja? Protams. Bet jebkurā gadījumā es biju kaut ko no turienes atvedis. Ko es gribu teikt cilvēkiem, kas klausās, tas kaut kas tā ir kaut kāda tā kā enerģētiska, kaut kāda būtne, enerģētisks kaut kāds salikums, kura vibrācija ir tik zema, kad tas nav patīkami. Tu varbūt nejūti viņu, tu viņu neredzi sākumā, bet tas ietekmē tavu dzīvi, jo tu jūti, kad kaut kā nav omulīgi mājās vai kaut kādas lietas sāk notikt, vai pieņemsim, tev sāk stiepties roka pēc vīna pudeles vairāk nekā agrāk vai kaut kas tam līdzīgs, jo šīs te būtnes, viņas tā kā, piezīžās un caur kaut kādām tavām darbībām barojās. Respektīvi, viņām ir vajadzīga kaut kāda pārtika. Un tad es mājās sēdēju pie galda un es redzu, un tad pie manis arī bija kaut kas atnācis ciemos, un es nevaru savilkt kopā, vai tas bija saistīts ar to vai nē. Un es redzu, ka pa grīdu aizrāpo tā kā melna čūska. Viņa ir tā kā ēna, tā kā kaut kas, un es saprotu, ka man tas nav rādījies. Tev fiziski ir acis vaļā? Fiziski acis vaļā, jā, un tu redzi, ka tā kā aizslīd melna ēna, bet nav no kā cita aizslīdēt, tāpēc, kad ne ir saule, ne mākoņi, tur nekrīt. Nekas, ko varētu sajaukt ar to. Un es sabijos, es aizskrēju pie Adžita, viņš man iedeva viena Indijas tā sauktā svētā bildi, Babadži, un teica, noliec dzīvoklī. Tai bildē vajadzētu, tā kā enerģētiski ietekmēt to telpu, lai tur nekas no tā visa nevandās. Lūk, es viņu noliku mājās, tā bija viena no tām bildēm, kur svētie ir uzzīmēti tā, ka, lai kur tu atrastos, liekas, ka viņš uz tevi skatās. Viņi ir kaut kāda tāda metode, kā viņi zīmē. Acu zīlēties ieliekot kaut kā baltus punktiņus, es nezinu. Un tad es arī sāku tā kā skaitīt mantras un dedzināt svecītes un tā kā mēģināt tīrīt telpu ar kociņiem. Un tad tas bija tāds man pirmā saskarsme, un tas bija 11. gads laikam. Varbūt tu atceries, kas tās bija mantrām vai tie ir noslēpumi? Nē, man liekas, tā bija Om Namah Shivaya un vēl kaut kas. Un tad man parādījās kaut kādas pirmās rudrakšas mājās laikam un tā tālāk. Un es tur biju baigi iededzies, man likās, tas ir visu pasaules tagad svētums un tagad tur tas, bet un tad te ir jautājums, ko es uzdodu sev tagad, ja? Vai tiešām tas bija tas, kas tur kaut ko tīrīja vai netīrīja, vai varbūt vienkārši vajadzēja izveidināt to telpu, es nezinu, ja? Bet tajā brīdī tev liekas, ka tas ir vienīgais, kas tev spēj palīdzēt, un tu nezini neko citu darīt, jo tavā dzīvē ir noticis kaut kas, kas agrāk nav noticis, un ja tev kāds viedāks cilvēks, ko tu uzskati par viedāku, tā kā dod informāciju, tad tu viņu ņem un eksploro un skaties, kas notiek. Ja? Vai mēs varam atgriezties nedaudz pie tās šamaniskās pieredzes, var pastāstīt vairāk, kas tur notika? Par šamanistiskajām lietām tur ir tā, ka principā, tie šamani ir cilvēki, kas tic garu pasaulē, respektīvi kaut kam, kas ir tā kā starp mums, bet nav starp mums, un tad ir veids, kā ar šo te pasauli komunicēt. Ja? Šamaņi, ko viņi tic rūķiem, kas dzīvo mežā, un visādām tādām darbībām, parādībām un tā tālāk. Jo ir tā saucamie arī šamanistiskie questi, kad tu ej pa nakti mežā, uzdod jautājumu, un tad tu guli un skaties, kas tur notiek. Ja? Un tad cilvēki tur tic, kad nāk tur rūķi un gari un tā tālāk. Un tad, kad tu brauc, pieņemsim, uz šamanistiskajām kaut kādām sesijām, tad ir tā, kad šī visa pasaule, viņi komunicē ar dzīvniekiem. Ja? Tas ir cilvēks sasaistās ar dzīvniekiem kopā.
Un tad katram cilvēkam ir savs spēka dzīvnieks. Un kā viņi var noskaidrot? Un tad, teiksim, skan bungas, jā, un šamans tev teiksim, ved tā kā ceļojumā, bet tas ceļojums tu guli ar aizvērtām acīm un tu nekur neej, tu neko nedari. Viņš notiek tavā galvā, un tad principā jautājums ir, vai tas notiek galvā, vai tas notiek zemapziņā, vai tas notiek apziņā, ko kā līdz garam neviens nevar izstāstīt, bet tas viss nāk tā kā tādā citiem cilvēkiem, tas nāk vīziju veidā, tiem, kam šīs vīzijas nestrādā. Viņš varbūt nāk kaut kādā apziņas veidā, tā kā balss iekšā, kas kaut ko saka. Nu, un tad ir tev skan bungu pavadības tā du, tas ritmiņš, jā, un tad tev tas šamans saka, tagad tu ejot pa, iedomājies, ka tu redzi lielu pļavu. Tad lielā pļavā tagad aug milzīgs ozols. Jā, tagad tu aiziet pie tā ozola, viņam ir milzīgs saknes. Un tagad tu starp tām saknēm redzi, tur ir durvis, un tagad tu eitanīs durvīs iekšā, un ko tu tagad redzi? Nu, es saku tuneli, viņi saka, labi, tagad ej pa to tuneli tālāk, kas tur vēl ir? Es saku lāpas, nu, un man tas viss tā kā acu priekšā ir. Ja? Viņš tā kā komunicē visu laiku. Jā, viņi sēž blakā, viņi rībina bundziņas, un viņi tev tā kā ved. Nu, un tad tu saki, viņi saka, nu, kas tur tagad ir? Es saku, tagad tas tunelis beidzās. Viņi saka, nu, ko tu redzi? Es saku, baigi milzīgā pļava. Viņi saka, kas tur vēl ir? Es saku, tur 3 koki un ezers. Nu, un tad tādā kaut kādā, tu zini, tā kā kaut kāda regresija vai kaut kas tām līdzīgs, tas principā varētu to definēt. Tā kā tevi kāds vienkārši ieved noteiktā kaut kādā stāvoklī. Nu, un tad tu vari iet pazemē, tu vari iet virszemē un tu vari iet augšzemē, kas ir, nu, pazemi, virszeme un tā kā augšā viss. Tā kā debesīs vienalga kas. Un tad tu pirmais tu meklēt savu spēku dzīvnieku apakšā pazemē, jā, un tā tālāk, un pēc tam jau atkarībā no tā, kāds tev ir pieprasījums, kādu informāciju tu gribi noskaidrot, tad tu jau veji citur. Bet, nu, realitātei tā bāze ir, tu strādā ar to savu spēku dzīvnieku, tu pieņemsim viens pats arī var iet tādā ceļojumā mājās, tev ir zaustiņām šis ritms, jā, jo šim ritmam ir sākums, viņam, nu, iezīmēts sākums ar noteiktu ritmu, tad ir šis ceļojuma laiks, kur ir cits ritms, un tad ir atkal ritms, kas tev ved atpakaļ, tev ir jāatnāk atpakaļ, jo tu nedrīkst tur palikt. Nu, tas nevar arī būt pārāk ilgi no sērijas, tur kaut kāds 20-30 minūtes. Es arī nezinu, kāpēc tur ir tie laika posmi. Es baigi tā kā nepētīju un neskatījos. Bet nu, tā ideja ir, ka tu pats ieej, tur no lejā, satiec dzīvnieku, un tu viņam var uzdot jautājumus. Un viņš tev tā kā palīdz atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem tu pats nevari rast atbildi. Pieņemsim, tev ir jāizdara kaut kāds lēmums, ja, vai kaut kas tev tavā dzīvē nesanāk, un kā to atrisināt. Un tad tu ej ar viņu, teiksim, tā komunicē un runājies. Nu, manā izpratnē šobrīd tas ir tas pats, kad tu ej meditācijā vai komunicē ar savu kaut kādu zemapziņu vai, nu, es domāju, tur varētu vilkt rītīgs paralēls, bet tie visi ir instrumenti. Saproti? Vienam cilvēkam pietiek aizvilkt pamakšķerēt, un viņš makšķerēt no vienkārši sēžot klusumā, skatoties uz savu pludiņu, ja, viņam atnāk atbildi, ja viņam ir absolūts klusums apkārt. Ja. Citam vajag sēdēt meditācijā, nu, cits iet pļāpāt ar savu spēku dzīvnieku. Ja. Nu, lūk, un tā, nu, tur jau arī ir kaut kāds... Nu... Bet kas ar tevi notika? Tu biji aizbraucis, tā bija tava pirmā šamaniskā pieredze? Vai... Jā, es biju pārsteigts uz šādiem ceļojumiem, kamēr tu atrod dzīvnieku, kamēr to, un tad es biju aizbraucis uz vienu semināru Zviedrijā, un tad tur mēs taisījām šādus te pasākumus grupā, un pa pāriem mūs dalīja, un mēs mācījāmies tā kā otru cilvēku arī vest, nu tā kā tādas apmācības. Ja? Nu jā, tā kā tu vari tur blakām un pats patrenēties vairāk. Un tad tur bija viena dāma, kas strādā ar kaut kādiem mirušajiem cilvēkiem, un viņa tur man sāka runāt par to, ka man atkal kaut kāds tur pagātnes un dzimtas un kaut kādi mirušie tur jāizved uz gaismu un vēl kaut kāds process un tas to. Un, zin kā, man jau tas liekas, pļāviens, Dievs, varbūt tāpēc es vēl nezinu dzīvē, ko darīt un man tik sūdīgi iet, kad man tur kaut kādi mirušie tur ieķērušies kājās ir vai tur vēl kaut kāds tur, kāds dvēseles tur man mais kaut ko darīt. Un es viņai saku, nu labi, devai uztais man to sesiju. Un tad es atceros, tad milzīga, iedomājies, lauku skola. Pamesta lauku skola. Nu, skrundas, tur vidusskola vai vēl kaut kas. Nē, vajag apvainot skrundas vidusskola. Vienalga. Jā.
Un tur ir milzīga basketbola zāle. Un basketbola zālē ir tumšs, melna nakts. Un es esmu tā mana šamaņa dāma, tā mana pasniedzēja, teiksim tā, un tā dāma no Krievijas, kas toreiz bija. Un tagad deg pāris sveces, milzīgi tā telpa, tā tums, un rīb tās bungas. Un es tā savai paziņai saku, ko tu? Viņa saka, es tevi te sēdēšu, sargāšu un tur tam līdzīgi. Un tu saproti, un lai cik tas jocīgi nebūtu, viņa sāk tās bungas rībināt, tā otra dāma arī, viņa vēl sāk kaut ko tur dziedāt, ja? Un man tiešām ir tāda sajūta, ka man pie kājām vienkārši verās vaļā zeme. Tā kā no zemes dzīlēm vienkārši lien ārā kaut kādi mošķi. Bet viņas sēž man blakām, ja, un es jūtu, ka man ir tā kā tāds, tā kā kupols, ja, kad man tomēr neko nevar izdarīt, bet ka tur ārā notiek kaut kāds reāls vampīrisms. Ja, tā kā Walking Dead aptuveni. Bet tu redzēji arī, tā kā viņi fiziski izskatās? Tu viņus jūt tā kā tādus enerģijas, tā kā tādus kunkuļus, tā kā ka kaut kas melns, kaut kas tur notiek. Un tad ir tāds sajūta vienā brīdī, ka tev kāds aiz kājas bezmaz vai paņem un kaut kur velk, ja. Lūk, un tad viņi beigās viņus visus tur par kaut ko procesēja un sūtīja uz gaismu, un tad tu redzi tā kā, ka viņi tur visi lido uz to gaismu un tā tālāk. Bet es domāju, kaut kas tur bija aizķēries, jo tad, kad mēs braucām mājās no Zviedrijas ar prāmi, tad es pilnīgi jūtu, ka tanī kajītē, kur mēs esam, ir vēl kaut kāda sveša klātbūtne. Ka mēs neesam tikai divatā, bet ir vēl kāds. Un tādas sajūtas man vēl joprojām ir ļoti, starp citu pats smieklīgākais šonakt naktī es vēl gulēju mājās, un es vēl sapņoju, un es pilnīgi naktī guļu un jūtu, ka man tā kā meitenīte sēž uz pleciem, es pat ar roku varu sataustīt viņas kājiņu. Un tad es sev uzdodu jautājumu, bet tas ir tādā stāvoklī, ka tu esi starp apziņu un miegu kaut kad. Zini, ka tu naktī piecelies aizēji pačurāt, ja? Atnāc atpakaļ un ej tā kā laidies miegā, un tu esi tādā stāvoklī, vai tad, kad tu laidies miegā, un tad tu šīs te lietas, tu viņas ievēro un redzi. Un tad es uzdodu sev jautājumu, vai ir vēl kāds, kas pie manis tagad ir? Tad es jūtu, ka kāds sēž vēl uz gultas kaut kur, ja? Es šīs lietas īstenībā es pat brīnos, ka es tā baigi tev to stāstu, jo es nevienu pat ar Regiju neesmu par šitādām lietām runājis. Paldies, ka tu dalies, jo, forši, bet tas arī palīdz varbūt citiem cilvēkiem, kuri kaut ko redz un tā kā nesaprot, tāpēc jau ir šis Man ir citreiz ir tā, kad es guļu un es jūtu naktī kāds apsēžās vienkārši uz gultas un sēž, ja, pie kaut kādiem citiem cilvēkiem esot ciemos. Man pat ir bijis tā, kad es guļu un man tā kā apguļās blakām, pat uzliek roku uz pleca, ja. Un man citreiz licies, ka varbūt tas ir kāds paziņu, kam ir naktī skumji, vai es nezinu. Bet reāli pamosies un saprotu, ka tur neviena nav. Varbūt, ja kāds psihoterapeits klausās, var pateikt, ka man ir galīgi šīzī šobrīd, ja. Es domāju par katru mūsu viesi, psihologs, psihoterapeits izdomās kaut ko tādu. Bet realitātē tu vienkārši jūti klātbūtni, kad ir kaut kādas citas struktūras, enerģētiskas, un tas arī viss, un tā arī ir tā saucamā smalkā pasaule, es domāju. Bet tu izjūti varbūt, ka citu šo te būtņu klātbūtnē tev tā kā ir patīkamas sajūtas, un citu tā kā nepārāk. Tu zini, kad man parasti ir tā, ka tad, kad ir kaut kāda klātbūtne, nav tādas klātbūtnes, kas man izraisītu, tagad man ir tāda svētlēma, jo te kaut kāda cita enerģētiskā struktūra ir. Nē, man pāriet šermuļi un saceļās spalva, tad, kad ir kaut kas tāds, kam nevajadzētu tur būt. Ja? Bet tā, kad man kaut kas tāds izraisītu kaut ko ekstra pozitīvu, nē, tā man nekad nav bijis. Lūk, un tad bija šīs visas bildes, un tad bija mans pirmais brauciens uz Indiju. Tur es biju gan Rišikešā, gan mēs bijām šī te paša Babadži divos ašramos, gan Čilionolā, gan Haidekanā. Un tur, teiksim, esot Indijā, mani aģits izvadāja tur pa dažādiem tempļiem, mēs bijām pie dažādām statujām un figūrām un tādām lietām.
Un ir tā, ka tiešām tu pie vienas nostājies un tu jūti, ka te nāk baigā enerģijas plūsma, principā, tāda tīra, kad tu jūti, ka tu esi pilnīgi tīrā vidē, kaut gan apkārt ir netīri indusi, netīrība, vēl kaut kas, bet tev, principā, tu tā kā kodā, tā kā tīrs ūdens tev mazgātu, ja? Tad tu nostājies kaut kur citur un tev no tās vietas vienkārši gribās iet projām mukt. Ja? Tā jau arī ir tā enerģija. Tas ir kā tu tenī visā jūties. Tev jau tāpatās ir, ja tu aizbraukt tagad uz Maskāčku pie Alkašiem, ieiet dzīvoklī, tu vienkārši pastītos un tu vienkārši iziet ārā, pat neskatoties, tu sajustu, kas tur ir. Ja? Un tad tu ieiet tīrā, skaistā vietā kaut kur pie ezera un tur pilnīgi atkal citas sajūtas. Un tā jau ir, es domāju, ka visi cilvēki to jūt. Vienkārši viņi nemāk to izskaidrot un īsti nesaprot, varbūt, kas tas ir. Vai arī noliedz to sajūtu un domā, kā kas... Jā, bet ir jāatzīst viens, ka ja tu šādās vietās un kaut kur nokļūst, ko lielākā daļa cilvēku jau 80% lieto alkoholu. Un ja tu lieto alkoholu, tev šis te aizklapējās ciet uzreiz. Jā, es visu laiku aizmirstu šo faktoru, godīgi sakot. Jā, un es arī visu laiku aizmirstu to, ka ļoti daudzi cilvēki, es ļoti negribētu teikt lielākā daļa, jo es tā nedomāju, bet ļoti daudz cilvēku lieto arī kaut kādas narkotiskās vielas, kuras var iedalīt smagāks, vieglāks, vēl tur kaut kā es neesmu speciālists, bet tas vēl vairāk var traucēt. Un te pat tām, redz, narkotiskajām vielām, te ir atkal, redz, mums īstenībā, man ir tik, es nelielos, bet man tā dzīvē ir sanācis, ka man ir bijusi saskarsme principā ar visu no šī te. Gan ar cilvēkiem, kas šņauc kokaīnu, gan pīpē visādus ketamīnus un vēl visu kaut ko, un tāpat tās ajuvaskas un visādas sēnes un vēl visu kaut ko. Un es esmu ļoti daudz visu kaut ko no tā visu redzējis, kādu ietekmi tas atstāja. Kaut ko es esmu, protams, arī savā dzīvē mēģinājis un skatījies, kā tas notiek tādā, vēl tanī laikā neapzinātā līmenī. Bet jautājums jau ir, kāpēc cilvēki to visu dara. Saproti, jo lielākais attaisnojums, kas es dzirdējis, es gribu paplašināt savu redzesloku, redzēt, kas tur būs, jo šīs te vielas atklāja to, ko mēs neredzam esošajā stāvoklī. Jautājums ir, vai tur kaut kas ir jāatklāj, jo tu jau dzīvo te un tagad. Ja, un ja tu meklē kaut ko, kas tev aizved no šejienes, tad priekš kam tev šeit būt? Jā, bet to pašu jau var arī pateikt. Es vienkārši iedomājos tā cilvēka vietā, viņam arguments varētu būt, priekš kam tev tur vajag, tur iet uz kaut kādām garīgām praksēm, vēl kaut ko tev taču jādzīvo šeit un tagad. Jā, bet tu neredzi tu nesāc redzēt kaut ko citu. Redzi, tas ir tāds... Šī ir tāda baigi interesantā diskusija, jo mēs nekad nevarēsim, es domāju, to izskaidrot. Tāpēc, kad pieņemsim to apēd kaut kādas halucinogēnās sēnes, vēl kaut ko, tu sāc redzēt krāsas, ja pieņemsim vairāk, tu sāc labāk dzirdēt. Jā, Vai arī tev liekas, ka tu sāc labāk? Exactly. un tad tie, kas ir arī ēduši kaut ko, ja, tad viņi dzird to pašu. Tie, kas nav, tad tie neko tādu nedzird. Un tagad ir jautājums, vai tas ir vielu substances radīta imitācija, vienkārši, kas reāli neeksistē, bet šī ķīmiskā viela iedarbojās uz smadzenēm, jo mēs esam fizioloģiski identiski. Tu pats esi mācījusies anatomiski un fizioloģiski, mēs esam identiski, prāts mums arī visiem strādā identiski. Un te ir jautājums, vai šī viela rada vienu un to pašu efektu diviem cilvēkiem, jo viņa identiski iedarbojas uz vieniem un tiem pašiem receptoriem, vai nu viņa atklāja kaut ko tādu, ko tie, kas nav lietojuši, neredz un noņem kaut kādus blokus. Ja? Es nezinu. Un to es nezinu, vai kāds realitātē arī var izstāstīt un pastāstīt. Ja? Varbūt tikai teorijas. Kā saka mans viens labs poļu paziņa, viņš saka, man patīk tava perspektīva. Ja? Bet tās perspektīvas ir tik daudz un dažādas, un katram ir jāmeklē vienmēr tā savējā, kas nodrošina to, ka tu jūties laimīgs šobrīd, ka tev viss ir kārtībā, ka tev ir labs garstāvoklis, ka tev nav depresijas un ka tev ir prieks šeit atrasties. Ja. Ok, labi. Tu aizbrauc uz Indiju, uz ašramiem, ko tu vari pastāstīt par to, jo es arī esmu bijusi Babadži ašramos, tāpēc man vēl jau vairāk
man privāti arī interesē, kāds ir tavs viedoklis un kāds bija tavs sajūtas tur nokļūstot? No Čiljanolā man bija tā, ka te mēs atkal varam pieskārties, vai nu tas ir garīgi vai fizioloģiski, jā, bet es jau tev arī mēs esam pļāpājuši par to. Tu nevari nenoraut drudzi un caurai un nesaindēties ar kaut ko, ja tu grābsties ar rokām pa grīdu, un pēc tam tu to pašu roku nenomazgājot iebāz rīzu bļodā un ēdi, jā, ar tiem pašiem pirkstiem, jo tur izvairīties no tā viss, tad ir pirms katras rokas likšanas mutē ir ar dezinfektoru jāmazgā rokas. Es, kad braucu uz Indiju, man ir želējies tas dezinfektors, tā kā es vienmēr visur, kur bet tu zini, ka viņi arī dažādi. Droši vien, bet zini kā, pirmām kārtām man ir ticība, ka man tas palīdz. Lūk, un tad man noliku uz gultas uz kaut kādiem 5-6 dienām ar absolūto drudzi un cauri. Jā, tas ir. Jā, Čiljanolā. Tad es atceros, tur vienīgais glābiņš bija kaut kāda karsta tomātu zupa ar rīsiem. Un pat ne ašramā, es gāju ārā kaut kur ēst. Tad bija mistiskais ajurvēdiskais dakters, kurš principā pie jebkuras kaitas visiem rakstīja vienas un tās pašas zāles. Un kas tās bija par zāles? Es neatceros. Un tad tā bija man pirmā saskaršanās ar ajurvēdu, un es sapratu, ka tas ir tāds bullshit. Tas ir manā izpratnē. Un tagad zinot, jā, no savas pieredzes. Jā, un tagad zinot to, ko es zinu par ēdienu, es varu viennozīmīgi varu pateikt, ka tur kad ir tā, te es teikšu atkal savus paziņas vārdiem, kas nodzīvoja 2 gadus ajurvēdas ārstu ģimenē, un pēc tam viņa nodzīvoja gadu vai pusotru Portugāles sanatorijā, kur cilvēks ārstēja ar gavēšanu un ar augļiem. Man pateica skaidri un gaiši, ajurvēda neārstē, ajurvēda tikai var apārstēt, ja tev ir kaut kādi baigie izārstēts var tikai organisms pats gavējot un ar augļiem un tā. Tāpēc... Jā, bet varbūt cilvēki, kuri dzīvo tādu ikdienas parasto dzīvi, viņiem jau ajurvēda jau ir daudz izdara. Jā, jautājums vienkārši, cik daudz tu gribi, lai tev izdara. Un mana pieredze ir tāda, kad mana pieredze pēdējo 7 gadu laikā ir tāda, kad ar rīsiem, lēcām, panīru un jebko gatavotu kaitas izārstēt, tu īsti nevari. Tu vari tikai apārstēt. Jo organismam nav spēka neko darīt, ja tu sevī liec tādu veidu ēdienu. Bet, labi, tas ir topiks atkal tālāk. Es nedaudz iestarpināšu, starp citu, par Čiljanolu vairāk arī stāstā Viesturs Maišāns vienā no mūsu iepriekšējiem raidījumiem, tā kā var klausīties to. Jā, to arī viņš ir samērā nesen iznācis, tāpēc varbūt tu nezini. Bet tieši tāpēc man ir ļoti interesanti, kā tu sajūti un redzēji Čiljanolu. Sinti, tas bija rēķina 13 gadi atpakaļ. Tā arī bija mana pirmā pieredze. Jā. Tas, ko es tev varu pateikt, ir pirmkārt, tu nesaproti vispār, kur tu esi nonācis un kā tie cilvēki tur dzīvo, jo tu esi atbraucis un braukājis pirms tam ar X5 un vispārējais. Bet tad, kad kas bija pats traģiskākais, kas man bija, kādiem cilvēkiem klanīties, bučot kājas, ķipa viņš ir nonācis no kaut kādiem Himalajiem tur reizi gadā. Ko? Jo? Kas tas tāds ir? Priekš kam? Bet tu darīji? Kaut kā es sev, man liekas, ka pāris reizes tur caur zobiem piespiedu, jā. Bet tad es pēc tam sapratu, ka, kādā sakarā man tas vispār ir jādara. Bet tas, ko es tev varu pateikt, viennozīmīgi ir tas, ka tu ej uz to rīta ārtī, jā. Tad, kad tev iedod, man vēl ir kaut kāda arī muzikālā dzirda bišķiņa, un es varu bungas paklapēt un pagrabināt štos grabuļus, ja. Tad, kad tev ieliek tur to visu grabināt un uzdāvus bungas, un tad, kad tev zvani, un tu redzi Himalaju virsotnes, un saule ir lec un vispārējais, tad tur nokļūst kaut kādā riktīgākajā transa stāvoklī, absolūtākajā. Tad vēl ar Čiljanolu, ko es atceros, ir tas, ka mēs tikko atbraucām un mēs ar Adžitu iegājām kaut kādā telpā, kur spēlēja harmoniku, to lielo
Tagad tāds akordeons. Harmonika, manī liekas, es esmu pat akordionista bērnu mūzikas skolu beigusi. Un tad man likās, es ieraudzīju harmoniju pirmoreiz. Man liekas, tas tāds uz zemes guļošs akordeons, kuram arī ir plēša un skan kaut kas arī līdzīgi tam visam. Jā, kaut kā jaukāk. Tikai podziņas ne otrā pusē. Tikai kaut kā, man liekas. Kā spēlē. Nu jā, točni. Kā spēlē. Tas man. Nu lūk, un mēs ejam tādā telpā un spēlē tas harmonikas un viss tur, kā sēž uz grīdas un tā kā dziedās mantras, un pēkšņi vienā brīdī visi sāka raudāt. Reāli visiem birst lielas asaras. Kaut kādu sirds, kaut ko redzi, un tagad zinot to, ko es zinu, es sapratu, kas notika. Jo reāli pēc asistēšanas, pieņemsim tantras pasniedzējiem, es saprotu to, ka, lai cilvēkā kaut kas mainītos, ir jāiekustina esošā enerģija, jo viņi ir sasprūdusi. Tu tur var iet uz jogas nodarbībām, vingrot, tur elpot un tā tālāk, vienalga kaut kādas traumas iesprūst. Un tas viss saglabājās starpšūnās, šūnās, audos, ir sevišķi gurnos un tā tālāk. Un lai šo te enerģiju, un lai atbrīvotos no kaut kādām traumām vai no jebkā, kas tevī sēž un tev maisa dzīvot, tas ir vēlreiz jāizdzīvo. Respektīvi, ja tā ir kaut kāds pārdarījums, viņš ir vēlreiz emocionāli jāpārdzīvo, tad tu tikai no viņa var atbrīvoties. Jautājums ir tikai tas, vai tu viņu novēro, kā viņš parādās un aiziet, vai tu viņu reāli izdzīvo. Tas ir arī atkarīgs no metodēm, kā strādā. Bet, lai vispār sākt enerģiju kustēties, ir vajadzīgas 3 lietas. Kustība, mūzika un elpa. Tās ir 3 lietas, kas kustina enerģiju. Respektīvi, tie visi ir instrumenti, kā tu vari kaut ko sevī pacelt, likt izkustēties un tā tālāk. Tāpēc Ošo ir ļoti daudz nekādas sēdošās meditācijas, bet tieši kustība meditācijas, tieši tāpēc tur ir speciāli komponēta mūzika, un tieši tāpēc tur ir elpošana. Jo lai kaut kas iznāktu, ir jāģenerē kaut kāds katars, respektīvi emocionāls sakāpinājums. Es tieši vēl tikko lasīju vienu Ošo grāmatu, ko, protams, viņš nav uzrakstījis, bet viņa sekotāji, kā jau tās visas, kas ir tais grāmatnīcas blokos. Un tur tieši bija rakstīts, ka meditācija, kas ir tāda, kā mēs to parasti iedomājamies, kā visi sēž un nekustās un meditē, tas ir tā kā augstākā pilotāža. Ja tu to vari izdarīt un tiešām meditēt, nevis tēlot, ka tu meditē, tad tu esi krūts čalis, apmēram. Tu zini, ka es tev varētu vēl mazliet pat nopulēt to, ko tu saki. Ka realitātei tas, ko māca standarta visur meditācijās sēdošajās ir, ka tu koncentrējies, pieņemsim, uz ielpu, izelpu. Ja, es esmu pats bijis Vipassanas retrītos, kurus 10 dienām tev atņem telefonu, un tu 11-12 stundas sēdi, tikai meditē un ēd, neko citu nedari. Un tad tur ir tā, ka tu sākumā koncentrējies uz kaut kādu lielāku apgabalu, tad tu viņu sašaurini, un tad, pieņemsim, beigās tu koncentrējies tikai uz punktiņu zem deguna virs lūpas, jā, maz punktiņš. Tev, principā, tu sēdi, un tev visai uzmanībai ir jābūt tur, jā, jo ir jābūt objektam, uz ko prāts koncentrējās, lai nebūtu nekādu domu. Bet tas, ko Ošo saka, viņš saka, meditācijai ir jābūt pilnīgi bez piepūles. Tas nozīmē to, ka, ja tu koncentrējies uz šo te punktiņu, tu vēl joprojām piepūlies. Un tas Ošo, tai silent meditation, viņš ir tāds, ka tu tikai novēro to, kas notiek tevī. Respektīvi, tu nekur neko neved, bet tu vienkārši skaties to, kas notiek tevī. Vienalga, kur tev iet tās domas, tu viņas novēro. Vienalga, kur tev kaut kas sāp, respektīvi, tava uzmanība ir nevis tur, kur tu viņu noliec, bet tu vienkārši ar savu uzmanību seko tam, kas tevī notiek. Un tā esot augstākā meditācijas pilotāža. Un tad esot vēl viena, kad tu sāc vērot to, kurš vēro.
Šito es vēl līdz galam varbūt neesmu izpratusi. Man vēl nesanāk, bet tā stāv rakstīts. Tu uzdod jautājumu, kas ir tas, kas vēro. Jo zini, tev vēl, ja cilvēkiem ir interese, Ošo ir viena meditācija, es neatceros, kā viņa saucās, bet tur tu tā kā sākumā skrien uz vietas, un beigās fināls ir tu guli uz grīdas, un acis vienkārši nekustīgi guli un acis griez pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītājiem virzienam visu laiku, kaut kāds tur 5 minūtes štāpļo ar acīm. Un tad vienā brīdī vienīgais, ko tu redzi, ir reāli tunelis un galā gaisma. Un tad ir tas jautājums, kas ir tas, kas skatās? Saproti? Tā ir, ka tu vienkārši redzi, kad kāds caur 2 caurumiem skatās uz ārpasauli. Un tu uzdod jautājumu, kas ir tas, kas skatās. Tas tā par Ošo meditācijām un visu. Kur mēs palikām? Mēs palikām tagad... Pie Indijas, pie Čilienolas. Pie Indijas, tieši tā. Labi, Čilienolā. Tu tā diezgan tā kā nepiekrīti tām parašām tur rīkoties visu, ko tev tur liek, jā? Nē, tāpēc, ka es neredzu tam, es nekad neesmu sapratis. To es tev varētu definēt tā, atkal pie šī brīža apziņas un sapratnes. Ir tas, kad visa dzīve sastāv visi ir egregori. Egregori ir enerģētiskas struktūras. Viņi ir jebkā man, tev, kristiānismam, hinduismam, budismam, basketbola skolai, universitātei, darba vietai, jebkām. Tas ir vienkārši kaut kāda enerģētiskā struktūra, kurai tu dod savu enerģiju, un kura tev pretī kaut ko dod. Respektīvi, notiek enerģijas apmaiņa šurpu tur par kaut kādu enerģētisku struktūru. Un tev tur? Lūk, un tagad es saprotu to, ka visa dzīve sastāv no šādām smilškastēm. Un katrs cilvēks izvēlās, kurā smilškastē viņš iet spēlēties. Ja viņš sajūt to, ka viņam šī smilškastē ir labi, viņš šai smilškastē kaut ko dod, šī smilškaste viņam dod kaut ko atpakaļ, un viņš viņā turpina spēlēties un cept kūciņas. Ja viņam nepatīk, viņš iet uz citu smilškasti. Un trešā opcija ir varbūt nespēlēties nevienā smilškastē. Tas, ko es mēģinu tagad savā dzīvē izdarīt, ir nespēlēties nevienā smilškastē, jo mans uzskats ir tāds, ka cilvēks var būt reāli laimīgs tad, kad viņš ir absolūti neatkarīgs. Jo, ja tu spēlējies kaut kādā smilškastē, bet again, tas ir tikai šobrīd mans personīgais viedoklis, pilnīgi ne pret vienu, nekur nekā, viņš netiek vērsts, vienkārši novērojams, un tas, kā es apzinos šo dzīvi, ir laime iestājās tad, kad tu esi pilnībā atslābis. Atslābis tu vari būt tikai tad, kad tu esi pilnīgi neatkarīgs. Jo, ja tev ir kaut kas jādara, lai kaut ko dabūtu, tu no tā esi atkarīgs. Respektīvi, pieņemsim, cilvēks iet uz pareizticīgo baznīcu un liek visu laiku sveces. Pie vienas noteiktas bildes. Viņš to dara konstanti. Viņš iet maksā naudu par svecēm, viņš veltīs savu laiku, viņš skaita tēvreiz baznīcā, viņš vēl iemet naudu. Respektīvi, viņš dod egregoram savu enerģiju. Jā. Par egregoriem vairāk var klausīties pirmajā raidījumā, kur mēs Regijas Kuiņu par šo runājām. To es neesmu. Es vienkārši, lai mēs tagad vēl nesākam par to, kas tas tāds. Un ja šī te baznīca, pieņemsim, ja tu ejot un liekot šīs te sveces, jūti, ka tavā dzīvē kaut kas uzlabojās, tad ko cilvēks darīs? Viņš turpinās ies un likt sveces, pareizi. Jo viņš gribēs, lai viņam visu laiku ir kaut kas labi. Tu esi līdz sveces? Es visu kaut ko es dzīvē darījis. Arī sveces, es esmu pareizticīgais pēc kristītes. Jā, pareizticīgo baznīcā un tā tālāk. Lūk, bet šī brīdī tu esi atkarīgs no tām svecēm. Jo ko līdz tu pārstāsi iet likt sveces, viss labais tavajā dzīvē beigsies, kas ir sācies pateicoties tam, ka tu sāki šīs sveces likt un turpini likt. Un tu esi atkarīgs no tā,
Jo, ja tu zini, ka tu tās sveces neliksi, tad būs, es atvainojos par izteicienu, lieli viss šis te foršais beigsies. Vai arī tu izaugs līdz nākamajam solim un atradīsi kaut ko tālāk, līdz tu nonāksi līdz secinājumam kā Mārcis, ka tev to nevajag. Es jau nesaku, ka es esmu atradis kaut ko tālāk, vienkārši man loģiski tā ir salicies, jo es saprotu to, ka, ja man tur visu laiku ir kaut kas jāpilina, lai es kaut ko dabūtu, man arī ir jāiet un jāstrādā ziemā, lai man nāktu nauda, ja? Un tas arī kalniem arī ir savs egregors. Labi, es saprotu, ka tu tagad mēģini rast to analoģiju tam, kā tu jūties Čilionolā, bet es tikai gribu teikt, ka stāsti droši par to, kā tu jūties tajā brīdī, jo skaidrs, ka šobrīd tu esi pavisam citā, tas ir 10 gadi atpakaļ. Un tas ir tas, kā droši stāsti, un es zinu, ka tu esi cits Mārcis šodien. Tanī brīdī, man liekas, es uz to, zini, kā bija tā, kad brīžiem es laikam gāju, tur tomēr sēdēju mežā, un man tas viss patika, jo tur nekas nebija jādara. Es vispār esmu tāds pažiņas līņas pa lielam. Un arī, es nezinu, ja tu seko human designam, tad es esmu projektors un projektoriem. Es esmu vissarežģītākais projektoru tips, mentālais projektors, kuram man principā dzīvē, es negribu tam visam pieķerties, ja? Bet man tai dzīvē ir jābūt tādai, ka es daudz guļu, man ir konsultācijas 1-2 pa dienu, un pēc tam es atkal veltu laiku vēl kaut kāda izzināšanai. Un tad komentāros paceliet rokas, kuram vēl tā gribētos, un tur vienkārši miljons Latvija, vienkārši visi rokas. Jā, bet man nav citam enerģijas, ja? Un es to reāli arī jūtu, jo man nestrādā šitas te, jo es vairāk daru, jo man vairāk ir iekšā. Nē, man tā nav. Absolūti. Un es tieši tāpēc es pieslēdzos arī dizainam, un es diezgan daudz viņu skatos, jo es viņu uzzināju tikai jau esot kaut kādi 30, pie 39, 38 gadi. Un tad visu, kas tur bija rakstīts, es sāku pielīdzināt tam, kas bijis pagātnē. Un es sapratu, ka bļāviens, bet tiešām reāli tā arī ir. Es nemēģinu tur tagad izspiest kaut ko un sekot un visam, kas tur rakstīts, bet es vienkārši apzinos to, kas es esmu, un es nemēģinu tur kaut ko lekt ārā, kaut gan. Labi, te mēs atkal varētu runāt par to, ka uzdevums ir iziet aiz visa un būt tur pilnībā, tur tā tālāk, bet tā ir cita tēma. Vari vienā teikumā pateikt par to, kas ir tas human design, ja cilvēks nav nekad human design, tā ir sistēma. Tā ir sistēma, kurā ir apvienotas 5 zinātnes. Es tagad negribu sameloties, bet tur ir astroloģija. Es nezinu, vai tur ir vēdiskā vai Hamburgas, to es neatceros. Tad ir numeroloģija, tad ir kabala, tad ir, man liekas, ka ķīniešu mirušo grāmata, un tur ir psiholoģija vai vēl kaut kas tur bija, kaut kas kopā. Un principā tā ir tā kā, tāpēc viņi skaitās tā kā tāda visaptverošākā, tāpēc, ka viņi sastāv no 5, jo rēķina visas šīs te 5, viņas arī ir cilvēku sarakstītas, un viņas visas arī jau ir sadzītas datoros. Un tā bāzes ideja nāk, kad viens vīrietis to visu dzirdēja Ibizā meditējot Allā, un visu to ir pierakstījis. No sērijas tāpat kā Vēdis, kas ir rakstīts transā, ja? Par ko neviens atkal nezina īstenībā, vai tā ir vai tā nav, un kas mums tiek stāstīts. Bet tas, ko es redzu, šo es, starp citu, es biju vienā Krievijas čatā, tīri human design, un tur bija 2 meitenes, kas šo tēmu apsprieda, un viena uzrakstīja, un viņa saka, zini, kas man liekas, kad īstenībā tas čalis, Rāru vai kā viņu sauc, es tagad neatceros, ka viņš ir vienkārši ļoti adekvāti atradis programmētājus, kas vienkārši ir apvienojuši visas šīs te 5 programmas, jo viņas visas ir datorizētas. Visi astrologi, visi, kur skatās datorā, to visu raksta cilvēki. Un viņš ir visas šīs te 5 programmas ar labu programmētāju palīdzību salējis vienā. Un visi šie dati skaitļojās nevis tikai no vienas, bet no visa, ņemot vērā visu 5 programmu dzimšanas datumus, numeroloģijas ietekmi, astroloģijas ietekmi, kabalas ietekmi un vispārējo. Un es godīgi sakot, esmu jau sācis aizdomāties līdz tam, ka tas tiešām tā arī varētu būt īstenībā pa lielam. Tāpēc, ka tu nevari visu salikt un varbūt var, bet tas ir tīri mans atkal viedoklis, kam es varētu piekrist, jo tas viss ir datorizēts. Ja tās tiešām būtu tādas zinātnes, kas nāk kaut kur no augšas, neviens to nespētu pierakstīt. Saproti?
par tām pašām, piedod, ja attiesim no tēmas, bet piešām par to pašu veidisko astroloģiju kaut vai. Es saprotu, ka tur ļoti daudz kas piepildās un tur kaut kas tur notiek un cilvēki tam seko līdzi, bet tad kā veidiskais astrologs var šobrīd pateikt, ka tev viena no profesijām varētu būt saistīta ar programmēšanu? Kāda programmēšana 5000 gadu atpakaļ? Tā kā es drusciņā mācos to veidisko astroloģiju, tad es tev varu nokomentēt, tāpēc, ka tā doma jau nav tāda, tos 5000 gadus atpakaļ neteica par programmēšanu, bet ir tās jomas, kas varētu būt tev saistījuši, kā piemēram, turpat, kur ir tas programmēšana, turpat ir arī grāmatvedis, turpat ir arī viss, kas ir ar cipariem, ar skaitļošanām un ar dažādām tehnikām tā kā saistīts. Skaidrs, ka tā ir laikā, bet gadiem ejot, viņi jau novēro, ka viss ar cipariem saistīts, un arī šiem te programmētājiem, arī šī brīža astrologi saprot, ka šī joma pievelkās pie šīs, tāpēc viņš varbūt sāka programmēšanu, jo mums tomēr ir jāiet līdzi laikam, un neviens jau neteiks, ka ir, jā. Redz, tu saki, šā brīža astrologi, kas to visu turpina rakstīt, bet jautājums ir uz kādu punktu un pamata. Es domāju, ka uz pieredzes pamata, jo tad, kad tu ļoti daudz cilvēkus konsultē, tu jau arī izdari secinājums, jo arī tur, kur es mācos, tas cilvēks arī saka, viņš tā arī saka, šo man mācīja tur, bet šo es esmu caur savu pieredzi, caur klientiem redzējusi. Tā kā, ja jūs savā pieredzē ieraugat, kad tas notiek citādi, tad tieši man interesanti dodiet man ziņu atpakaļ. Un šis ir baigi interesantais komentārs, ko es atceros, tad, kad man bija jogas kursos filozofijas pasniedzējs bija indus, kuram virs Rišikešas ir savs ašrams. Un viņš man rādīja un stāstīja, ka viņam tur vectētiņš ir bijis Riši un viens no dinastijām un no zintniekiem. Jo Riši, viņi ir tā kā meklētāji, tie, kas meklē. Un viņš teica, Mārcis, tu zini, kas ir? Tev ir jāsaprot viena lieta. Visi astrologi ir fantastiski psihologi. Jā. Un viņiem pat nav jāredz datumi, lai viņi pēc tavas uzvedības, pēc visa spētu, principā jau pateikt, kas tev ir jādara, kas tev ir jāstrādā un tā tālāk. Un tur ir jautājums, vai viņi kļuva par astrologiem tāpēc, ka viņi ir labi psihologi, vai viņi strādājot ar astroloģiju vienkārši jau iemācījās nolasīt to cilvēku, jo viņi tik daudz jau tās kartas redzēja. Exactly. Tieši tas pats, kas man ir ar ēdienu. Man cilvēks ienāk, un es jau redzu, kāda viņam ir mati, kāda viņam ir nagi, viņam ir krunks, nav krunks, liels pors, mazs pors, kādas ir adu zīlītes, kādas ir skropas, kādas ir rokas, vai ir aknu pleķi vai nav aknu pleķi, un tā tālāk. Bet te ir šitā tēma ir baigi man interesantā, tāpēc, ka es atceros, ka vēl kaut kur es skatījos, kaut kas bija teicis tā, ja tiešām eksistē human designs un astroloģija, un ja tas tiešām viss ir paties, tad paņemiet cilvēku pēc tā, kādu jūs viņu redzat, un pasakat laiku, vietu, kad viņš ir dzimis. Pretējā virzienā. Jā, pretējā virzienā. Viņš saka, tad es ticēšu, ka tas viss strādā. Ja? Bet nenoliedzami, ja tu gribi, es tev pat varu fiksi izstāstīt vienu gadījumu, tur pat Rišikešā, kas man arī pārsteidz par astroloģiju. Rišikeša ir Indijā un viena no svētām pilsētām. Tā viņa skaitās ķipa jogas galvaspilsēta, kur ir 200 akal jogas skolas, kas akal ir kārtējais pēdiņās certifikācijas centri. Bet es biju aizgājis tur pie astrologa, un es arī viņam prasīju par tām profesijām, jo man vēl joprojām ir ļoti interesanti, kas man vēl varētu būt jādara papildus manai slēpošanai. Un es viņam, un viņš skatās to manu karti, un viņš saka, zini, kas ir, bet tev ir ļoti labi, ziemas sporta veidi un slēpot. Labi, man tur ir Mars un tā tālāk, un Mangals, es saku, jā? Es saku, un kur? Viņš tā skatās, Alpos. Tas ir tieši, kur es jau kaut kādus 5 gadus slēpoju, ja? Un te ir jautājums. Vai tad ir īsti citur, kur slēpot? Es nezinu, es neesmu slēpotājs. Alpi ir visās 4 valstīs un lielākais Eiropas centrs, un te ir jautājums, vai viņš psiholoģiski to izskaidļo, ja?
Vai tiešām tas tur tādā programmā ir kaut kur rakstīts? Nu, es, piemēram, nezinu, kā ja arī var noteikt vietu kaut kādu tādu. Es nezinu, kā to darīt, tik tālu es neesmu gudra. Labi. Bet tas, ka es zinu apmēram pēc kā viņš varētu būt skatījies, ka tas ir ziemas, tad ar augstumu saistīts, un ka tas ir sports, droši vien tas ir tas Marsa klātbūtne. Tā kā to tik tālu, jā, bet ka pateikt vietu, nu, ok, iespējams, kaut rādītāji, pēc kā viņš skatās. Nu, lūk, labi, Čiljonola. Ilni īsāk sakot, jā. Bet vispār Indija kā tāda, varbūt, ka mums nav sēdēt. Es varu tev pateikt tā, godīgi sakot. Es esmu sapratis to pēc visiem saviem ceļojumiem, pēc visām Šrilankām, Taizemēm, Indijām, visu. Man ļoti patīk komforts un man reāli riebis dzīvot vietās, kur tu naktī guli un tāds jau, ka pa tevi kaut kas lien, ja? Jo vienalga, lai tu neliktu kādus moskītu tīklus, tu gribi, vienalga ir kaut kas maziņš, kas tur izlien, kas dzīvo, vienalga, kur. Ceļu visur. Jā, un mitrs, kur visu, un tev ir jālien slapjos augstos palagos. Nē, bet mani tā valsts fascinē, un jo tur ir nenormāls haoss, bet tanī haosā ir super fantastisks miers un kārtība. Ja tu pastīsies Indijas ceļus, tur nav avāriju. Praktiski, reāli nav tanī mega kosmosā. Viņi viens otru palaiž, zin tā kā, ja tu paņem asinsridi, paskaties mikroskopā, lai arī kā viņi tur kustētos, ja, tie šūniņas un eritrocīti, kā viņi izbīdās, izbrauc, tur nav kreši, ja, tāpēc, ka viņi varbūt arī nevar saskrieties. Bet Indijas ceļš ir tāds pats, un pat visa Indija ir tāda, kur viss not čum un muģ, bet tur ir sava kārtība un nav traumu. Pasties, te ar luksaforiem ir viena avārija pēc otras, ja visos stūros. Nu tā, es pārspīlētu šobrīd, bet, lai cilvēkiem rodas sapratni tie, kas nav bijuši. Protams, tur ir netīrība, protams, tur ir antisanitārija, protams, tur ir viss, bet tur ir ir vietas un ir brīži, kur ir kaut kādas, kur tu vari noķert kaut kādas sajūtas. Protams, tas varbūt ir saistīts arī ar to, ka tu esi ārpus savas valsts, un jebkurā citā valstī arī to visu var dabūt. Nav tā, ka tas ir tikai Indijā. Ja, es pat ceļošanu uzskatu tā, ka tanī procesā kaut kas notiek, un tas, kas notiek, ir atslēdzās galva. Un tad, kad atslēdzās galva, tad tu spēj sajust kaut ko vairāk. Un ko tu tālāk esi prom no tās vietas, kur ir bijušas problēmas, jo tu labāk vari atslēgties, principā, pa lielam. Var arī aizvilkt tepat uz mežu, bet skaidrs, ka tu atslēgsies vairāk kaut kur ārpus šīs te enerģētiskās vietas, kur tā problēma tevi tur. Labi. Nu, varbūt tu vari īsāk bišķīt tā ieskicēt, kas ir bijušas tās vēl lietas, ko tu līdz šodienai esi darījis un kas tevī tā kā ir tādus lielākus iespējas atstājis tā kā tādā garīgā izaugsmē vai kaut kā ietekmējis tevi. Tā ir bijusi joga sākotnēji, kas tā vispār modināja to interesi. Pēc tam ir dažādas tā šamaniskā pieredze, varbūt vēl kaut kādas prakses. Redz, tās visas prakses, viņas pārsvarā, viņas ir saistītas ar es tagad mēģināšu noformulēt kaut kā tā objektīvāk, saprotamāk. Viņas ir saistītas ar to, ka tu sāc interesēties par to, kā ir dzīvot savādāk, nevis kā tev ir iemācīts dzīvot pilsētā. Respektīvi, tu paplašini savu redzesloku, līdz tevīm sāk nonākt dažādas citādas tēmas, veidi par to, kā šī pasaulē dzīvot. Jo tā lielā problēma ir tanī, kad mums nav manuāļi, kā dzīvot šī pasaulē. Jā, bet tagad mēs aizējām abstrakcijā. Bet pasaki tās, ko tu esi darījis. Tieši prakses? Jā, tieši. Vai prakses, vai kaut kādi virzieni, kas tevī ir atstājuši lielāko iespēju. Skaidrs, ka katram būs citādāk. Nu tad es tev varētu teikt tā, ka visdrīzāk vislielāko iespaidu, kas man ir pavēruši vaļā ceļu uz sevis izpratni, jo respektīvi garīgums
izzināt sevi. Tas ir tas, kā es izprotu garīgumu. Tur nav nekā tāda netverama. Ja? Ir bijušas tantriskās prakses, kur tu sāc daudz dziļāk un spēcīgāk just enerģijas, kas tevī cirkulē, kas tev attiecīgi ļauj sajust vietas un cilvēkus, ar ko būt kopā. Bet to tu vari sākt just un saprast tad, kad tev organisms sāk kaut kādā līmenī tīrīties gan fiziskā ziņā, gan enerģētiskā ziņā, jo arī fiziskā tīrība ietekmē enerģētiskās plūsmas. Jo tev organisms ir vairāk aizķepināts, ja, jo tev sliktāk arī šī enerģija cirkulē. Un tad tīri enerģētiskā ziņā, kas man ir, teiksim, vērs ļoti daudz vaļā, šīs te apslēptās un noraktās kaut kādas emocijas, nepateiktās lietas un dusmas, jo tas ir tas, kas arī šo te organismu savelk un sastresina. Kāpēc arī šī enerģija necirkulē? Ir kaut kādas tantriskās un psiholoģiskās prakses, jo vienkārši iešana uz jogas nodarbībām un elpošana bišķi savādāk, bet pieņemsim vienkārši pozu pildīšana. Viņi tev neko tādu garīgu, viņi tev neko nedod. Tāpēc, kad realitātē tas, kas ir, tā ir šavasana pēc jogas nodarbības, un otrs, kad tu sāc apzināties sevi kā novērotāju, ir tad, kad ir pranajamas nodarbības. Pranajama tā ir elpošana, kur tu specifiski elpo, tev ir elpa aizturas pa minūtei, pa 2, pa 3, un tad, kad tu šādi stundu pieņemsim paelpo pusotru, ja, tad tev uz pāris dienām ieslēdzās vienkārši tāds stāvoklis, ka tu uz visu skaties no malas, tu vispār ne par ko nesacepies, pilnīgi ne par ko. Ja. Pranajama tā ir tāda spēcīgākā lieta. Un tad otrs šīs te psiholoģiskās prakses, kas rauj vaļā emocijas, kuras esmu izraudājies baigi daudz un tā tālāk. Psiholoģiskām un emocionālām praksēm ir tas, kur tiek ģenerēts kaut kāds katars, lai no tevis izdabūtu ārā kaut kādas iesēdušās emocijas. Kas arī tas, ko es minēju iepriekš, kas arī bloķē šo enerģijas plūsmu organismā. Un otrkārt arī tas ir tas, kas tev, tie ir tie vecie paterni, kas tev neļauj kas tev liek visu laiku rīkoties vienādi, reaģēt vienādi uz dzīves notikumiem. Bet tantrā jau arī notiek šādas prakses. Jūs vienkārši iedomājos, ja es gribu apmeklēt šādu praksi, es neredzu, tā kā notiks psiholoģiskā, emocionālā prakse. Tu zini, kā tas, ko es esmu redzējis, principā asistējot tiem pašiem pasniedzējiem tantras, visiem ir dažādi pieeja. Ja? Pieņemsim es ar reāliem piemēriem, lai cilvēkiem vienkārši ir saprotams, kas tur notiek. Pieņemsim veču seminārs. Večiem mēs taisījām džekiem. Ja? Ko arī tu vari tā kā par šo te tantrisko praksi uzskatīt. Ja? Respektīvi sabrauc dažādi 30 gabali dažādi vīrieši, un daži no viņiem ir riktīgi tādi vikingi, zini, kas, man liekas, dzīvē nekad nav raudājuši. Citā gal ir tādi vāji, sievišķīgi puisīši, kas nevar ar meiteni uzturēt sarunu. Tad 5 minūtes, jo viņam vienkārši nav ko teikt, viņš ir tik sievišķīgs, ka tā sieviete ar viņu nekad vispār nepavadīs nekādu laiku. Lūk, jo tas, kas notiek šīs cilvēkos, tas, kad vienos ir pa daudz šīs te vīrišķās enerģijas, otrās ir atkal pa maz. Ja? Un tantras uzdevums ir šīs enerģijas balansēt. Ja? Un katram cilvēkam spēt sajust un saprast, kurā dzīves situācijā, kur enerģiju viņam vairāk izmantot. Jo vīrietis, pieņemsim, viņš nevar komunicēt ar sievieti un kaut ko viņai paskaidrot no vīrišķās enerģijas puses. Viņam ir jāpārslēdzās vairāk uz sievišķo, lai viņi spētu viņu uztvert. Es to visu, man ir iemesls, kāpēc es to visu tev paskaidroju. Un tad šī semināra laikā tiek dots dažādas prakses, lai šīs enerģijas izbalansētu. Pieņemsim džekiem, 2 džekiem,
liek nostāties pretī vienam otram un pāris etapos nenormāli izlādēt savas dusmas, lai celtu testosterona līmeni. Ja? Tādam džekam, kas jau ir zvērs, viņam to izdarīt nav problēma. Tas mazais puisīts, viņš tur raustās, līdz kaut kādā brīdī no viņa sāk nākt ārā tieši tas pats, kas no tā otra džeka. Respektīvi, tiek šī prakse ģenerē viņā attīstīt šo te pasākumu. Bet tas pirmais džeks varbūt bišķi palīdzēja kaut kādā ar savu klātbūt, tam nav nozīmes. Nozīme ir rezultātam. Tāpēc jau tie cilvēki visi tur ir kopā. Pēc tam tādi paši atkal tie lielie krūtie vikingi, hokejisti, viņi man otrajā dienā uz pleca raud, birdina asaras kaut kādu prakšu rezultātā, kas ir ģenerējusi šo te sirds atvēršanos, ja? Un birdina krokodīla asaras un saka, es neesmu raudājis 4 gadus. Un šī brīdī tu cilvēkos tu viņus ved iekšā psiholoģiskajā balansā. Ja? Šīs enerģijas sāk visam savādāk strādāt. Ja? Tad džekiem liedz dejot plikiem zālē. Ja? Absolūti plikiem, mūzikas pavadībā, kur tev skan nenormālākā mūzika, ja, kas arī ver viņus vaļā. Ja mēs visi esam aizvērti, visi mēs baidamies izpausties. Un šādas te psiholoģiskas lietas, tu ietekmē cilvēku psihi, lai viņi spētu brīvāk justies vispār ikdienā. Un jo viņi brīvāk jūtās arī pēc tam gultā. Un jo viņi brīvāk jūtās pēc tam dzīvē, jo tas paver viņiem daudz kaut kādas jaunas iespējas. Tie paši nevarīgie džekiņi, kas sākumā atbrauca, viņi pēc 7 dienu semināra, es skatos, kā viņi sēž turpat retrīta centrā un ar 3 beibēm runā. Un pilnīgi mierīgi, vispār bez nekādas problēmas. Un pēc tam viņi saka, nāk paldies par to, ka tāds darbs ir izdarīts, ka viņi ir pilnībā samainījušies. Ja? Un tas ir viens, teiksim, kas tiek darīts. Otrs, pieņemsim, ir pāru prakses, ja, kad brauc pāri. Ja. Šiem te pāriem, kur ir lielākā cilvēka problēma? Nesaskaņas savā starpā. Un kāpēc rodās nesaskaņas? Tāpēc, ka nesaskaņas ir gultā. Jo, ja gultā viss ir kārtībā, tad tā ir bāze, uz kā būvēt visu pārējo. Nu, tad notiek šis darbs ar pāriem. Masāžas, elpošanas prakses kopistiskās, ja, psiholoģiskas dalīšanās, tur dažādas regresijas metodas, tur konstelācijas, tur viss tiek tendēts uz to, lai cilvēki vērtos vaļā, lai cilvēki iemācītos sajust. Pieņemsim reāla prakse, lai vīrietis spētu sajust sevī sievišķo enerģiju un lai sieviete spētu sajust sevī vīrišķo enerģiju. Es esmu dzirdējusi par tādu praksi. Es tev gribēju izstāstīt. Es vienkārši ieturēju pauzi, domāju, tu varbūt man pateiksi. Ne. Bet pieņemsim viselementārā lieta. Vakar diskotēka. Džeki pārģērbjās par sievietēm. Sievietes par sievietes par vīriešiem. Jā. Un tad tu reāli saproti to otru pusi un tu saproti, kas tev ir jādara un kā tā enerģija strādā. Ja? Un tādas lietas tiek darītas. Ja? Jā, es biju, es neiedomājos gan šo, bet jā, es esmu bijusi uz retrītu pie tā paša skolotāja, par ko tu runā, uz šo te diskotēku, un tas bija tik grūti. Man bija jābūt čalim, kurš tā kā iet koļīt, džekus, kur tajā brīdī tā kā būtu meitenes. Tas bija tik grūti, un viņa vienkārši pagriežās vienā brīdī un aiziet atkal dejot ar savām draudzenēm. Es domāju, kas ir? Es tā centos ar tevi runāt, nabaga vīrieši, viņiem ir tik grūti, nabaciņi. Bet tas, ko es gribēju iestarpināt, bija tas, ka esmu dzirdējusi vēl tādu praksi, kad vīrietis iedomājas, ka viņš ir sieviete tādā ļoti, ka tu ir sievietes ķermenis, ka tu mēģini sajust, kā tas ir, ka tev ir krūtis, kā tas ir, ka tev ir dzemde, kā tas ir, ka tevī var būt dzimt jauna dzīvība, vai arī pat līdz tādam, ka tu dzemdē, un viņi caur to, viņam ir rodas tā ļoti lielā izpratnie. Ja es tajā diskotēkā tā ļoti virspusēji pieskāros un sāku saprast nedaudz vienā niansē vīrieti, tad tur tā ļoti dziļi jau to, sāc izjust. Jā, un tas arī ir mērķis tam visam parādīt, cilvēkiem atklāt to, par ko viņi vispār nekad nav iedomājušies, jo tikai tad, kad tu sāc atklāt tās jaunās lietas, tu sāc uz pasauli skatīties citādāk.
Jo, ja tu skatīsies no tā vecā skatu punkta, tu jau nekur uz priekšu netiktu. Turpināsi dzīvot savās 4 sienās, un tu tur arī dzīvosi. Bet, ja tu gribi redzēt pasauli, tev ir jāver vaļā redzesloks. Un tas ir tas, ko dara šīs psihoemocionālās, es viņas sauc par psihoemocionālajām spēlītēm, principā. Visspēcīgākā, kas manā dzīvī ir bijusi, viena no tām noteikti ir Osho dinamiskā meditācija, kur tev ir stundu no rīta gan jākliedz, gan jālēkā, gan jādejo, un kad tu uzstājies 21 dienu pēc kārtas, ja, tad no tevis iznāk pamatīgākās dusmas un baigais vieglums iestājās, un es zinu cilvēkus, kas šo procesu laikā ir tur dedzinājuši tēvus, galinājuši sievas, un vēl, jā, diezgan daudz, kas notiek. Cilvēki man ir, es viņus vadīju kaut kādu laiku arī. Pats kā vadītājs? Jā. Tad man tev ir jautājums. Cilvēki pēc tam nāca un teica, paldies, ka tu iemācīji mums kliegt, paldies, ka tu iemācīji atbrīvoties no dusmām. Jā, tur ir baigā psiholoģiskā, visām Osho meditācijām apakšā ir reāli psiholoģiski pasākumi. Un tas ir tas, ko es tev teicu, lai atbrīvotos no kaut kā ir jāģenerē katars. Un tagad to katars, tu dabūni to ārā, un tad tev uzreiz atlaiž. Man ir bijis tā, es yin jogas nodarbības vadīju. Yin joga ir īstenībā tibetiešu joga, kas ir saistīta ar iekšējiem meridiāniem. Jo mums iet akromeridiāni, tu arī zini to cilvēku arī zini, ja. Un yin jogā tu tur vienkāršas vieglas pozas bez piepūles. 5 minūtes, 3 līdz 5 minūtes. Un tad, kad tu 3 minūtes stiep to savu harmstringu aizmugurē vai 5, ja, vai gurnus kaut kādus, ir bijis tā, ka vienkārši cilvēki, kas pēc 5 minūtēm vienkārši pieceļās aiziet un raud. 15 minūtes raud, atnāk atpakaļ un gurni hops atverās. Pirms tam vaļā nevērās. Ja, un izlaida kaut kādu emociju, un pilnīgi visi muskuļi atbrīvojās. Jā, skaidrs, ka mūsu tā sauksim tos pa stresiņš, ka viņš sakrājas ķermenī, un tas ir fiziski redzams, un fiziski ķermenis to reaģē. Un Osho ir kombinācija, fiziskais ar mentālo, jo lai tu atvērtos jaunam kaut kam, lai prāts padotos, ir fiziski jānokausē ķermenis. Tāpēc arī Osho tās dinamiskās meditācijas, visas meditācijas pārsvarā, viņas ir saistītas ar aktīvu fizisko un pēc tam ar atslābumu. Jo tas pats ir arī ar jogu. Tu jogā arī sasprindzini un atbrīvo. Sasprindzini un atbrīvo. Bet tu teici, tev jautājums par dinamisko. Jā, man ir jautājums, un es nezināju, ka tu esi vadījis šo, tāpēc es tev kā speciālistam. Man ir tāda lieta ar to Osho dinamisko meditāciju, es esmu vairākas reizes mēģinājusi. Un arī izdarīšu līdz galam, vismaz es centos izdarīt līdz galam, bet man ir tāda sajūta, es tiešām negribu uz viņu iet. Es nevaru, zini kur, tad, kad jāsāk bļaut. Man liekas, ka visi tie apkārtējie kliedzieni tā kā iet caur mani, un man no viņiem ir tik slikti. Pirmām kārtām es vispār nevaru pabļaut. Tā, kad es esmu sadusmojusies, ka es varu pabļaut. Bet es tur nevaru dabūt to stāvokli, kas varētu sākt bļaut. Nevis tāda, bet tā ritīgi bļaut. Tā kā man nenāk ārā. Un es tiešām centos vairākas reizes. Un man gribās tikai mukt projām no tās ārprātīgās kliekšanas, kas ir apkārt. Tāpēc, ka tev liekas, ka tur ir slimnīca. Nē, nav tāda sajūta. Iespējams, bet man liekas, manī sajūta ir tāda, ka apkārt ir tik daudz drāzas un netīrumu, ka es negribu tur būt. Vai tas ir manī? Vai... Tas ir, tu šobrīd vienkārši attaisnoji, kāpēc tu negribi to darīt. Jautājums, cik tas tiešām tā ir vai nav, to es tev pateikt nevaru. Jā, jo es jau sākumā nezināju, nekas tur notiek, nekā. Pirmo reizi, kas aizgāju, es jau neko nezināju, bet man bija tik ļoti jo viņa māca izlādēties apzināti. Jo tas, ko tu tagad man saki, es jau neesmu psihoterapeits. Tagad, zini, visa pasaule ir psihoterapeiti, Instagramu, un visiem māca, kā dzīvot. Bet tas, ko es saprotu, ir vienkārši, ka tu nevari apzināti viņus izlādēt. Ka tev ir iespējams, tev ir vēl ko citi padomās, ja tu tur, un tu esi attaisnojis, ka tu negribi tur uzturēties, tāpēc, ka visi citi kliedz, bet varbūt tev ir vēl ko citi padomās, varbūt tu nemāki viņus apzināti dabūt no sevis ārā, varbūt tu nemāki atbrīvoties tajā situācijā, tad tur esi pārāk saspringta, varbūt tu pirms tam neesi kārtīgi paelpojusi, lai tev viss tas ģenerētos, ja, jo tur kārtīgi ir jāizelpojās, lai tas viss ģenerējās. Tas nav pirmais posms. Jā, jo tas katrs ir vajadzīgs caur
to elpu, lai tās visas emocijas paceltos. Tur, ja tu nejūti, ka tev tas ir ok, tur ir daudz visādas Jo pārējie posmi man patīk. Man tieši tā vieta ir tā. Te redzi, atkal ir pieņemt situāciju, rīko. Tur ir daudz, tur nesākam analizēt. Tur var būt baigi daudz tādas lietas apakšā. Labi, bet paldies par tavu atbildi. Jā, un lūk, un tad pieņemsim tas pats pāru lietas pieņemsim, jā. Pat es savā laikā līdz saviem 30 gadiem, es arī daudz pa disenēm tusējos, un man bija ļoti daudz partneris un tā tālāk. Un skaidrs, ka es apzinos to, ka es kā džeks esmu ļoti daudz pārnodarījis sieviešu dzimumam. Ja, tur, teiksim, zini, kā diseņa laikos tur satiecies pāris reizes, nav tev nekādas nopietnas attiecības un tā tālāk. Un tad ir pieņemsim tāds piedošanas rituāls, ja, kur puisis, pieņemsim sākumā, meitene sēž uz krēsla, puisis sēž uz ceļiem, ja, un tad viens otram, un tad meitene palūdz puisim, vai puisis ir gatavs pārstāvēt visus vīriešus viņas dzīvē. Tu neiztaisīši to, ne? Es esmu vairākās praksēs, ir bijis tas, ka mums ir jāpieņem nevis es kā Sintija, tavs dzīves biedrs, bet es kā vispār sieviete, vai arī es neskatos uz savu partneri. Vairākas reizes ir šitais pielietots. Labi, bet šis konkrētais gadījums ir tāds, kad principā tā meitene izrunā visu, ko viņa grib pateikt, jebkuram vīrietim viņas dzīvē, caur tevi. Respektīvi, es pārstāvu pilnīgi visus vīriešus viņas dzīvē. Ja? Un respektīvi, mans uzdevums ir turēt šo enerģētisko konteineru un pārstrādāt visu to, ko viņi tur gāž ārā, jo neko labi jau viņi nesaka. Un dot atpakaļ mīlestību, principā. Mēs skatāmies viens otram acīs, cik var, cik nevar, bet mans uzdevums ir vienkārši pieņemt to, ko viņi saka, visu to pārstrādāt, laist caur sevi un tā kā atbrīvo, sadedzināt, respektīvi. Ja? Transformēt. Transformēt, jā. Dot atpakaļ, respektīvi, mīlestību to visu. Ja? Pieņemt, saprast, un man tas viss bija tā, kad man bija jāsāk pirmajam, un man bija tā kā, man jāpārmet tām sievietēm. Bet es sāku ar to, ka es sāku lūgt piedošanu, nevis pārmest, bet asaras man bija kā krokodīla asaras. Pēc tam, ka bija jāmainās vietām, tur turpinājās, protams, viss tas pats, ja? Bet tas bija mans milzīgākais breakthrough, kad man tas pasniedzējs turēja, un es tā raudāju kaut kāds 30 minūtes, man liekas, non-stopā. Lūk, un tādu pieņemsim praksē. Jā. Tad pieņemsim prakses ir tādas, kur jūs viens otram skatāties acīs, elpojat un tā tālāk, un attiecīgi smadzenēs notiek kaut kādi procesi, un tur ir daudz dažādu lietu, kuras ir jēga pamēģināt un paskatīties. Bet šīs ir tikai psihoemocionālās. Ir vēl arī enerģētiskās prakses, jā, kur tu jūti, kā caur tavu ķermenī cirkulē enerģija. Bet man ir tāds sajūta, ka tas mums ir jāatstāj. Jā, mēs esam diezgan daudz norunājuši, un ar tevi laiks lido. tā ir. Un varbūt mēs varam šo te prakšu lietu izrunāt nākamajā raidījumā, kad mēs ar tevi tiksimies. Un noteikti arī parunāt par jogu, kas man ļoti interesē, jo patiesībā Mārtas ir ļoti interesantā veidā visu to apguvis un arī redzējis, kā tiek mācīti citi cilvēki, kas man ļoti interesē šī tava puse un noteikti arī uzturu lietas. Vai tu piekrīti tam? Viennozīmīgi, jo, jā, kā tu saki, laiks lido. Tas ir, jo ir tik daudz informācijas un pieredzes, jā, kad es labprāt ar to visu dalos, tikai daudz laika vajadzīgs ir, jā. Paldies tev par to. Labi, tad šodien es tev saku paldies un uz tikšanos citreiz. Paldies tev, Sintī, vēlreiz par tavu fantastisko raidījumu, un man patiešām prieks šeit būt, un ceru, ka tas, ko es visu stāstu, kādam dzīvē noderēs. Noteikti.
Paldies, ka klausījāties! Šis bija podkāsts Astrālās sarunas ar Šantī. Piesakojiet mums Spotify un YouTube platformās, lai nepalaistu garām jaunākos raidījumus. Kā arī apmeklējiet manu mājaslapu sintiedance.lv un seko Instagram kontam Sintīja Dance Fitness, kur varat uzzināt vairāk par nodarbībām, ko piedāvāju klātienē un tiešsaistē. Vingrošana, stiepšanās, balets un meditācija un arī citas. Podkāsts tapis sadarbībā ar producēšanas kompāniju podmedia.lv.